Tiesa atcēlus Rīgas domes noteikto aizliegumu 16. martā, Leģionāra atceres dienā, rīkot pasākumus pie brīvības pieminekļa. Turklāt Rīgas domes pārstāvju tiesā tā arī nespēja sakarīgi argumentēt, kāpēc pasākumu būtu jāaizliedz. Ja policija saka, ka pastāvot tiem riskiem, labāk pasākums tomēr ir atļaut, un viņiem tādā veidā būs vieglāk strādāt. Kas ir tas pamats, kāpēc Rīgas dome uzskata, ka labāk tomēr ir aizliegt? Es godātā tiesa nemācējuši kas ir bijis. Bija, protams, jāatspoguļo, bet tās lietas, kas ir atspoguļotas lēmumā, tas ir arī faktiski tas pamats, kā izpilddirektors vadīties lēmumu pieņemšanā. Rīgas domes pārstāvi gan norāda, informācija, ka policija iesaka labāk atļaut gājienus, viņiem nesot bijusi. Tikmēr drošības policija norāda, tā noteikti nav domai ieteikusi pasākumus aizliegt. Drošības policija vienkārši vērsa uzmanību, ka pieņemot lēmumu, ir jāvadās no tā, ka ir iespējamas konfrontācijas un ka ir iespējams sabiedriskās drošības pārkāpumi, bet ne tādi, kas liktu pieņemt tādu lēmumu, ka būtu aizliegts. Mēs neiebilstām. Domes pārstāvis Uģis Vidauskis skaidro, kāpēc doma iepriekš nolēmusi pasākumus aizliegt, ja iepriekšējā gadā tiesa arī šādu aizliegumu atcēlusi. Atceramies, 2006. gadā pilnībā bija aizliegts, tiesa to atstāja spēkā, 2009. gadā tāpat bija. Jā, pagājušā gada bija savādāk. Precedenti dažādi, pašvaldība katru gadu no gada šo situāciju izskata no jauna un vadās no konkrēti no informācijas, kas ir katru gadu viņas rīcībā. Lai lieki netērētu nodokļu maksātāju naudu, visticamāk Rīgas doma tiesas spriedumu nepārsūdzēs.